Tad aicināšu pirmo lektoru, mūsu ģenētiķi, tātad Bērnu slimnīcas medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikas darbinieci Rasu Insbergu, kas mums pastāstīs par 22q delēcijas sindroma ģenētisko raksturojumu. Lūdzu, Rasa. Labrīt visiem. Tūlīt nošērošu prezentāciju. Labrīt, man liels gods būt šeit klātesošai, cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie. Mani sauc Rasa Insberga, esmu 2. gada ārsts rezidents medicīnas ģenētikā un strādāju medicīniskās ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīnikā Bērnu slimnīcā. Šodien pastāstīšu jums par DiGeorgia, jeb 22q11.2 delēcijas sindroma ģenētisko raksturojumu. Tātad, mazliet par nosaukumiem un to, kā mēs šo sindromu atpazīstam pēc klasifikācijas. Tātad mums ir DiGeorgia sindroms, kurš zināms arī kā 22q11.2 delēcijas sindroms. Ko tas nozīmē? Tā ir tīri koordinētas ģenētiskajā izpratnē. 22. chromosomas garā pleca 11.2 reģiona delēcijas sindroms, jeb arī saukts par velokardiofaciālo sindromu. Tad gari neieslīgšu kopsavilkumā par slimību un klīniskajām izpausmēm, jo par to stāstīja daudz un dikti mani kolēģi. Tad DiGeorgia sindroms ir reta ģenētiska slimība. Tās incidents ir 1 līdz 5 pacienti uz 10 000, un šajā gadījumā, kā jau minēju, trūkst neliela daļa no 22. chromosomas. Biežākās klīniskās izpausmes ir iedzimta sirdskaite, augstlēšu šķeltne, raksturīgas anatomiski izmainītas sejas pazīmes, varbūt ēdināšanas grūtības, mācīšanās grūtības, runas, dzirdes, imūnās sistēmas iesaiste un hormonāla traucējumi. Un vēl kas cits šeit tāds kopsavilkums bildītē, lai ir arī kāda schēma, kur to var tā labāk uztvert. Tad par ģenētisko sadaļu. Kas ir ģenētiskais materiāls, kur tas glabājas? Mums visiem ir ļoti daudz šūnu, un šūnā atrodas kodols. Šajā kodolā tiek glabāta mūsu ģenētiskā informācija, kur DNS spirālīte ir savirpināta šādās te chromosomās, kas ir šūnas struktūras. Tās atrodas šajā te šūnas kodolā. Šīs chromosomas satur daudz dažādus gēnus, kur katrs ir atbildīgs par kādu orgānu vai orgānu funkciju. Līdz ar to šie gēni kodē olbaltumvielas, kas nodrošina savukārt tālāk organismu funkcijas. Cilvēkam ir 23 pāri chromosomu. No katra pāra vienu chromosomu mēs saņemam no tēva un vienu no mātes. Normālā šūnā ir 46 chromosomas, 22 pāri autosomas un 1 pāris dzimuma chromosomas XX vai XY, kas tad atšķir mūsu dzimumu. Šeit ir normāls cilvēka kariotips, jeb chromosomu komplekss. Kā jūs redzat ar kursoru 21, 22 un tā tālāk. Un arī atkarībā no dzimuma XY vai XX chromosomas. Kas tad ir delēcija? Delēcija ir šo te chromosomu materiālu zudums. Tā var būt liela, tā var būt arī ļoti, ļoti maza. Jautājums, vai tā ir ietekmējoša un izraisa attiecīgo simptomu kopumu. Šeit bildītē var redzēt, šeit ir normāla chromosoma, kur ir zudis gabaliņš, un tad šī chromosoma ir deletēta. Tad par DiGeorgia sindromu. Šeit te 22. chromosomā šis te zilais gabaliņš ir iztrūkstošs. Zudis šis te chromosomas reģions garajā plecā. Chromosomā ir gan īsais, gan garais plecs. Šeit ir centromēra, tātad šis ir īsais plecs, šis ir garais plecs. Tad mazliet par to, kas atrodas šajā mazajā gabaliņā un kāpēc tam ir nozīme. Šajā 11.2 reģionā atrodas vairāki gēni, kā piemēram TBX1, HOMT, ZNF74 un daudz dažādi citi gēni ar sarežģītiem nosaukumiem.
Un katram no šiem gēniem ir arī nozīme, kādu funkciju šis gēns veids. Vēl šīs delēcijas var iedalīt proksimālās, ir distālās, tas nozīmē, kuru pret centromēru skatoties chromosomas vidusdaļu, cik šī chromosoma ir tuvu centromērai, jo tālāk tā ir no centromēras, jo tā būs vairāk distāla delēcija, jo tuvāk tad proksimāli. Tas tā, lai neapjūkat, ja lasat zinātnisko literatūru par šo sindromu. Par tiem pašiem gēniem, tad daudz dažādi gēni, katrs var būt saistīts ar kaut ko, taču nerunāšu gluži par pilnīgi visiem, kas atrodas šajā reģionā, bet par svarīgākiem. Piemēram, mums ir skaidrs zināms, ka DGCR6 gēns un PRODH gēns ir saistīts ar uzvedības problēmām un mentālā rakstura traucējumiem, ja šajā gēnā ir kāda funkcijas zudumi vai bojājumi. Savukārt, piemēram, GP1BB gēns ir saistīts ar iedzimtām sirdskaitnēm, šķeltņu attīstību, dzirdes traucējumiem, samazināt kalcija līmeni asinīs. Savukārt, piemēram, TBX1 gēns vai COMT gēns var būt saistīts ar šizofrēnijas attīstību vai panikas lēkmēm. Tāpat laikā arī TBX1 gēns literatūrā var būt saistīts arī ar sirds attīstības traucējumiem un ausu attīstības traucējumiem. Piemēram, gēns TRXR2 un ARVCF saistīts ar uzvedības problēmām, un vēl RANBP1 gēns var būt arī saistīts ar šizofrēniju. Šo visu rādu, lai var apjaust to spektru, ko tāda salīdzinoši maza delēcija var dot pēc klīniskajām izpausmēm. Jo katrs gēns mums ir atbildīgs par kādu funkciju, un ja šī funkcija ir traucēta, var attiecīgi attīstīties klīniskie simptomi. Tad par ģenētisko risku un pārmantošanos ģimenē. 90% DiGeorge gadījumā šī izmaiņa chromosomā bojājums ir no jauna radies embrioģenēzes procesā, kad attīstījusies šī apaugļotā olšūna, kad spermatozoīds sastapies ar olšūnu un radies šis apaugļošanās process. Šo mēs saucam par de novo mutācija, jeb de novo delēcija šajā gadījumā. Un tikai 10% gadījumu šī delēcija var būt pārmantota. Tad mazliet par to, kā tas izskatītos, ja ģimenē ir bērniņš ar DiGeorge sindromu, kam ir šī de novo, jeb no jauna radusies delēcija. Abi vecāki šajā gadījumā ir veseli, kā jūs varat schēmiņā redzēt. Tētis ir, pieņemsim, ka šis ir tētis. Tētis ir vesels vecāks, māte ir vesels vecāks, bērns saņem vienu chromosomu no katra vecāka, un šī mutācija pati no sevis, delēcija, pati no sevis spontāni rodas 22. chromosomā apaugļošanās brīdī. Un tad bērnam šajā gadījumā viņš saņems normālo šo chromosomu no mātes, un šī deletētā chromosoma ar 22q11 delēciju. Otrs gadījums, kad šī delēcija var būt pārmantota, tas nozīmē, ka viens vecāks ir šīs delēcijas nesētājs, jeb pacients ar DiGeorge sindromu, un varbūtība to nodot saviem bērniem ir 50%. Tātad bērns saņem vienu chromosomu no katra vecāka, un ir iespējams divas kombinācijas, tātad veselā un veselā piedzimst vesels bērns, vai savukārt chromosoma ar deletēto reģionu un veselā chromosoma piedzimst bērns ar DiGeorge sindromu. Tātad pacientiem ar DiGeorge sindromu varbūtība nodot veselo chromosomu ir 50% un nodot chromosomu ar šo delēciju arī ir 50%. Izskaņā vēl vēlējos pastāstīt par DiGeorge sindromu un līdzīgiem sindromiem, lai neapjūkat literatūrā, ja lasat par šo. Ja meklēsiet informāciju par DiGeorge sindromu, tad bieži vien var atrast arī informāciju par distālās 10. chromosomas īsā pleca delēciju. Tas ir šis reģions, kas ir iezīmēts ar sarkano rāmīti. Tātad īsajā plecā var notikt šī delēcija,
un viņiem ir līdzīgas izpausmes kā Džordža sindroma pacientiem. Šeit var būt iedzimtas sirdskaits, imūnās sistēmas traucējumi, samazināta parathormonu produkcija, samazināts kalcija līmenis, tīmesalda samazinājums, kas pārklājās ar Džordža sindromam raksturīgiem simptomiem. Savukārt, atšķirībā no Džordža sindroma, papildus var vērot vēl citus simptomus, kā samazināts galvas apkārtmērs, citādas formas galvaskauss, plata degunsakne, augsta piere, uz leju vērstas acu spraugas, uz augšu vērstas nāses, roku un kāju anomālijas, urogenitālas anomālijas, dzirdes zudums un smaga psihomotorā attīstības aiztur. Šāda īsā pleca delēcija 10p13 del aprakstīta vairāk kā 25 pacientiem. Tad šie pacienti nav ārkārtīgi daudz, un šo bieži vien dēvē par Džordža sindromu 2 literatūrā. Vēl aprakstīti arī mazākas delēcijas, kā 10p14 del, kas nozīmē, ka šis 14. Reģions tad būtu iekļauts, bet 13. nē, vai arī 15. šeit, kurai arī var būt līdzīgi simptomi, taču netik liels spektrs. Tas no manis tad šodien arī būs viss, vai jums ir kādi jautājumi? Paldies jums par uzmanību. Paldies doktorai Idzbergai. Esam atvērti jautājumiem. Jautājumus droši rakstam čatā. Ja arī šobrīd varbūt nepaspējat, tad arī visas dienas garumā tātad varat rakstīt. Izskatās, ka šobrīd jautājumu par ģenētiku nav. Tad es